Un tad sāk domāt, kā dabūt visu. Un pirmā tā atklāsme bija tā dziļi filozofiskā, ka patiesībā mēs vienmēr dzīvē dabonam visu, ko mēs vēlamies. Un tā otra lieta, kad kļūstot vecāki un gudrāki, mēs sākam domāt, vai tiešām tas, ko es vēlos, ir tas, ko es gribu dabūt. Un tad, kad mēs to dabonam, vai tas ir tas, ko es esmu gribējis, un kas ir tas nākamais, ko es gribu. Tas tāds, jā, un domājot par to konfederācijas ikdienas darbu, jāsaka tā, ka arī vēl pēc tādām svaigām emocijām no vakardienas Nacionālās 13. sadarbības padomes, kur arotbiedrības darba devēja un valdība runāja par dažādiem jautājumiem, tad ikdienā jau principā visvairāk darba sanāk strādāt caur sociālā dialoga instrumentu. Un tas ir instruments, kurš, manuprāt, visbiežāk situācijās, ja trīs puses nav spējīgas vienoties, ko viņas grib dabūt. No galda visas aiziet daļēji neapmierinātas. Un patiesībā ir gan retas tās reizes, kad tie cilvēki, kas ir kopā, grib vienu un to pašu un arī spēj vienoties par vienu un to pašu. Un runājot tādām sociālā dialoga ietvaros, tad tradicionāli, arotbiedrības grib lielākas algas, valdība grib lielākas nodokļus un darba devējiem ir jāspēj to visu, kas ir performēt. Un tad, protams, ir ļoti grūti vienoties, un tad vienojas pa maziem krikumiņiem, pa maziem gabaliņiem un mēģina gūt gandarījumu no tā programmas minimuma, kas ir sasniegts. Paldies! Mēs jau tā domājam, ka tas man iedos kādus 2-3 punktus klāt, vai ne? Nākamās vēlēšanās. Jā, un ikdienā konfederācijā, protams, līdzsvarot to biznesa viedokli, ko biznesa grib, protams, ir vieglāk, jā? Bet, kā es teicu, tas sociālais dialogs to spārnus aplauž ļoti bieži, jo vienmēr tavu partneri ir tieši to pašu, ko tu vēlies. Bet aizejot varbūt no tās profesionālās tēmas, par to es varbūt man ir teiks, ka man jādod jums 15 minūtes laika, lai jūs visu izprasītu, ko jūs vēlaties. Tad, domājot par to, kā iegūt to, ko tu vēlies, pavisam dziļi personiski no tādas pieredzes, ko es vakarā mēģināju savā galvā apkopot, es varbūt gribētu runāt par 5 kompetencēm. Par 5 kompetencēm, kas katram cilvēkam ir ļoti svarīgas. Un tā pati pirmā kompetence, acīm redzot, ir pazīt pašam sevi. Ļoti labi pazīt pašam sevi. Un arī tad, kad bieži runā par līderiem, runā par tām cilvēku personīgajām spējām, ja, ka viņi spēja tur aizdedzināt, iededzināt un tā tālāk. Bet man pēdējā laikā ļoti uzrunājas pavisam viena cita līderisma tāda koncepcija, kas saka, ka patiesībā līderisms ir sabiedroto vienošanās. Jo ir viens tas, kas pasaka, es būšu līderis, es iešu priekšā, un ir tie, kas saka, jā, ok, tu būsi līderis un mēs tev sekosim. Un tad ir ļoti svarīgi pazīt pašam sevi un saprast arī, vai cik tas varbūt patētiski neizklausītos tās vērtības, jo dzīvē iespējams daudz grūtāk ir kaut ko sasniegt, ja tu nepazīsti sevi un nezini īsti, vai tas, par ko tu iestājies, vai tas atbilst tavām vērtībām. Un tas pirmais priekšnosacījums, lai tu iegūtu to, ko tu vēlies, ir tātad pazīt sevi un atrast tās īstās lietas, kas saskana tavām vērtībām. Jo, iespējams, ja cilvēks, kuram, pieņemsim ļoti nosodošu attieksmi pret saldējumu vai pret alkoholu, ja, tad viņam strādāt šajā nozarē būs ļoti grūti. Un tas ir saulaicīgi vienkārši jāsaprot, jo tas ļoti samazina tavas panākuma izredzes. Un runājot par to sadarbību līdz ar to, tad, es varbūt varētu izmantot tādu alegoriju, kad ir putnu kāši, ja, un putnu kāšos ir tas viens līderis. Tas līderis arī pa laikam viņš spēj paiet ēnā, nepaiet ēnā,
Viņš spēja arī sadzirdēt, ko tās pārējie putni kalsī aizmugurē dara, un parasti viņi gādziņu. Tas pirmais priekšā zināt, ko viņi dara. Līdz ar to es nonāku pie tās otrās kompetences, pie tās sadarbības, jeb spējas izprast to, kas ir vajadzīgs tiem citiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Tad otra, manuprāt, veiksmes atslēga ir sadzirdēt tos cilvēkus, kuriem tās vērtības tev ir saskanīgas, vai arī vienoties par atsevišķām sadaļām, atsevišķām vērtībām, kas jūs var vienot, lai to konkrēto mērķi sasniegtu. Cilvēki, kas izprot, kuriem ir šī kompetence saprast citus, empātijas kompetence, viņiem arī ir daudz vieglāk stresu vadīt, jo izvairoties no konflikta situācijām, mēs ļoti reti kaut ko varam sasniegt. Un ir jābūt drosmei iet uz konfliktu. Ļoti bieži, un te var pieminēt ļoti daudz, teiksim, tādas visam konkrētas lobēšanas gadījumus, jā, bet ir jābūt drosmei iet uz konfliktu, jo pretējā gadījumā, tu to nevarēsi situāciju atrisināt. Un tas prasa spēju vadīt stresu, tas spēju prasīt arī zināmai paškontrolei un, principā zināt, ko tu pats konkrētās situācijās, kā tu rīkosies. Kāpēc, teiksim, lobēšana, interešu aizstāvība ir forša lieta? Tāpēc, ka parasti tev iedod, 3 minūtes aizstāvēt savu viedokli. Vairāk par 3 minūtēm tev parasti neviens neklausās. Ja tu nespēji 3 minūtēs noformulēt savu domu, savus argumentus, savus mērķus, tu zaudēsi. Un tā ir lieta, protams, ko tu ietrenē, ja? Bet runāt garos gabalus, teiksim, visu cieņu profesoriem, pasniedzējiem, ja? Tur ir jāprot, ja? Tāpēc man liekas, ka man labāk ir to rakstīšanu, un tam arī, protams, pietrūks laika, bet tas noteikti būtu kaut kāds vieglāks žanrs, tā nebūtu ekonomika, nebūtu politika, bet iespējams būtu kaut kā saistībā ar līderismu tādām lietām.